galā ar šo te divu piezīmu nāstu. Un tagad Rozīts. Groza apakšu un lieliski apspēlē savu pretspēlētāju. Ir īpaši Mīļa, pret kuru viņš gribēs nospēlēt arī īpaši labi. Gabrāns apspēlēja Romanovu. Klubs gan spēlētājs šajā pozīcijā ir win-win situācijā, vai ne tā uzvar var teikt, jo gan spēlētājiem ir spēles laiks, gan arī klubs. Un kas par epizodi šeit! Zemčs Žalčs šajā te piespēlē bija jau izlecis, kādam viņam bumbu bija jāizspēlē. Viņš centās radot partnerim laukuma stūrī. Bet tur redzējām, ka Jūrmāliko arī ļoti veiksmīgi spēlē, bet tikmēr vēl viens danks Endriju Šmītam. Kur tie laiki, kad gan Jērs, gan Gabrāns tika uzskatīti par jauniem perspektīviem. Šalēt līdz galam, Gabrāns arī aicina savu komandu nomierināties, nesteigties. Tāds arī dosies līdz groza apakšai. Nē, izspēlē ārā Haralds Kārlis no stūra. Vēlreiz ir precīzs. Tik augstu pacelt latiņu noturēt varētu nebūt viegli, bet Vecvagars ieradās un arī pagājušajā gadā komanda izskatījās pietiekami solīti, pietiekami labi un visu cieņu arī trenerim Vecvagaram. Bet Edgars Romanovs beidzot ir precīzs. Laiž laukumā arī spēlētājs, kur varbūt tik daudz līdz šim šo zonu nav spēlējuši. Tikmēr Kristaps Mēdis. Arī viņam tikai tagad pirmie punkti. Gāja virsū Arturam Bērziņam. Tikmēr bloķēts mētiens Uģis Pīnekta. Tīri bloķē Viņaudu metienu. Tāpat arī 3 atlikšās bumbas un 2 rezultīvas piespēles. 16-7 uzvarējuši ir Jūrmala 3. ceturdaļu. Tagad gan Rozīts 2 punktus trāpa grozā. Tas bija ļoti tuvu šai bumbai, bet tur gandrīz, var teikt, trietā Valmierieši savāc šo bumbu. Tagad Gabrāns, laba sadarbība un Rozīts no groza apakšas 2 viegli punkti. Pietiekami daudz, nepilnas 8 minūtes. Un Jūrmalai jāmēģina pietuvoties. Laba piespēle no Iļa Gromovā. Un ārpus laukuma tagad šis spēlētājs atpūšās. Šķēli palicis pret Gromovu. Savā laikā abi divi lieliski saspēlējās. Tagad Šķēli apspēlē Gromovu. Artur Bērziņu. Tālmetiens ir precīzs. Laukumā vairs šodien neredzēsim. Ja redzēsim, tad iespējams pēcspēles intervijā. Ja, protams, Valmiera uzvarēs, lai šeit iekļūtu, jo tomēr tikko bija 8, jau atkal 11 punktu pārsvars un mazāk pa 3 minūtēm, bet Iļa Gromovs. Viņš nedaudz pāri ziediņu rokām, metiens tomēr nav precīzs un Elksnis no groza apakšas precīzs, 5 punktu spēle. Ātri pārvar laukuma robežu Elksnis, daudz laika vēl komandai, Elkšņa metiens ar augstu trajektoriju ir precīzs, 3 punktu grozā. Arī +6 šobrīd Valmierai pēdējās sekundes, un jā, tā arī ir Jūrmala vairs neuzbruka.